Labas dienas. Hello, my name is Priit, and I'm very glad and thankful to be here and having this opportunity to give a little overview about the Estonian education system and our school, Jõgevama Gymnasium. Labdien, mani sauc Prits, un esmu ļoti priecīgs šodien šeit būt, lai varētu sniegt jums nelielu ieskatu par to, kā Igaunijā izskatās skolu sistēma. Yes, from 2006 to 2016, like 10 years, I have been a history teacher, and after that, 7 years, I have been a director of this Jõgevama Gymnasium. Tātad no 2006. Gada līdz 2016. Pats esmu bijis vēstures skolotājs, un tad no 2017. Gada, kā jūs redzat pēc uzraksta, jau esmu Jogevas ģimnāzijas direktors. Yes, and also I have been member of local government council since 2009, and last years from 2021 I'm the chairman of it. Un arī esmu tātad jau no 2017. Gada arī vietējās pašvaldības loceklis, un arī no tātad pagājušā gada arī vadu šo pašvaldību. So let's see what is this state gymnasium as we are. The state gymnasium is upper secondary school under the administration of the Ministry of Education and Research. Tātad īsti ieskats par to, kā tad izskatās valsts ģimnāzija un kas tas ir. Tātad valsts ģimnāzija ir augstākā līmeņa vidējā izglītības iestāde, kurā ir izglītības ministrijas pakļautībā. And since 2010, the state started supporting the creation of the state gymnasiums. Jau sākot no 2010. Gada valsts uzsāka šo valsts ģimnāziju izveidošanas projektu. By establishing a state gymnasium in all 15 county centers, the Ministry of Education and Research ensuring a more efficient school network. Dibinot valsts ģimnāzijas visos 15 reģionu centros, valsts tātad izglītības ministrijas personā centās nodrošināt daudz efektīvāku skolu tīklu. Yeah, less is more. If you have less schools, but they do the same or the better work, then it's more efficient. Moto šim projektam vairāk ir mazāk, skolu ir mazāk, bet viņi veic lielāku darbu. And another goal was this, that providing general secondary education in high quality. Nākošais mērķis šim projektam bija nodrošināt augstāku izglītību tieši augstākajā vidējās izglītības līmenī. So students do not have to go to big cities. They have like this high quality education on their home side. Mērķis bija, lai studentiem, skolēniem nebūtu jādodās uz lielajām pilsētām, lai viņi augstas kvalitātes izglītību vidējo varētu iegūt arī tuvāk savām mītnes vietām. And in 2023, every county in Estonia will have at least one state gymnasium. Un šobrīd 2023. Gadā katrā reģionā Igaunijā ir kā minimums viena valsts ģimnāzija. Of course, in capital city Tallinn, there is 3 state gymnasiums, and the county around this capital, there are like 4 state gymnasiums. Protams, pašā galvaspilsētā Tallinā ir 3 valsts ģimnāzijas, un arī Tallinas priekšpilsētās kopā ir 4. And east part of Estonia, which is widely Russian-speaking, there was 2 state gymnasiums, but now it's like 7 state gymnasiums because our government wants to give a better Estonian language-based education to these area inhabitants. Austrum pierobežā, tātad tajā rajonā, kur mums ir vairāk krieviski runājošie, tātad Narvas pierobežā, valsts ir veikusi patiesi intervenciju, ir tātad ne tikai 3, kas bija līdz šim ģimnāzijas, bet ir izveidotas vēl 7 valsts dibinātas skolas ar mērķi nodrošināt izglītību igauņu valodā. And it's for the students from 10th to 12th grade, so we can focus only them, and it's like really academic education there. Tātad valsts ģimnāzijās mums ir skolēni tikai no 10. līdz 12. klases līmenim, tātad, lai nodrošinātu tieši šo vecumu posmu. The schoolhouses are so quiet that when I'm in my schoolhouse, then I think that there's nobody. Skolas kā ēkas ir ārkārtīgi klusas, un jāteic, ka man citreiz izejot tām cauri liekas, ka skolās vispār neviena nav.
And the school buildings are renovated or built as new, and foundation comes from European Union 85% and from Estonian budget 15%. Pamatā skolu ēkas tika vai nu rekonstruētas vai celtas kā jaunbūves, un finansējums šim nāca no 85% no Eiropas Savienības un 15% no valsts. And these schoolhouses are owned and administered by state real estate company. That means that our government has got a real estate company, and it looks around the school. Pašas skolu ēkas apsaimnieko tātad valsts izveidota nekustamā īpašuma apsaimniekošanas organizācija. Tas nozīmē, ka mums kā skolas vadībai nav par šo jāuztraucās. Skolas apsaimnieko šī organizācija. So I do not have to worry about roof, the walls, electricity, or how it's cleaned. This real estate company does it all for me. Tātad jūs saprotat, ka man kā direktoram nav jāuztraucās par jumta stāvokli, par sienām, par elektrību, par citiem saimnieciskiem jautājumiem. Es varu tieši fokusu orientēt tieši uz mācībām un mācīšanos. Yeah, so we can focus on teaching and learning, yes. And this educational reform in Jõgeva, I give you an example how it made. Jā, es jums pastāstīšu, kā uz mūsu pilsētas Jõgevas piemēra, kā šī izglītības reforma arī tātad norisinājās. Before this 2013, there were like 2 schools from 1st to 12th grade belonging to local government. Tātad pirms 2013. gada pašvaldībai piederēja 2 skolas, kuras tātad piedāvāja no 1. līdz 12. klasē apmācību. But in 1990s in Jõgeva there was like 9,000 inhabitants, but in 2010s it's decreased to 5,000 inhabitants, and the number of students also decreased by nearly a third in the 10 years before the reform. Tātad 1990. gadā jūs redzat, Jõgevā bija 9,000 iedzīvotāji, kas līdz 2010. gadam samazinājās gandrīz uz pusi. Savukārt skolēnu skaits arī samazinājās gandrīz par trešdaļu 10 gadus pirms šīs reformas. And after this reform, there is like 1 school from 1st to 9th class belonging to local government, near 700 students, and 1 school from 10th to 12th class belonging to Ministry of Education and Research, that's Jõgeva Gymnasium. Tātad šīs reformas rezultātā, kā jūs redzat, pēc 2013. gada vietējās pašvaldības pārziņā palika 1 skola, kas piedāvā no 1. līdz 9. klasei skolēnu skaits aptuveni 700. Savukārt skola, kas pieder valstī, tātad valsts izglītības ministrijai, no 10. līdz 12. klasei. Tātad tas ir rezultāts reformas. And we can say that this reform ended 2022 when a school belonging to local government, where adults can have upper secondary education, the school was closed, and we started to educate adults also. Jāpiebilst, ka reformu varam uzskatīt par pabeigtu tajā brīdī, kad 2022. gadā skola, kura bija pašvaldības dibināta, kurā pieaugušie varēja pabeigt, iegūt vidēju izglītību, tika slēgta, un arī šobrīd ģimnāzija tātad uzsāk arī pieaugušo apmācību piedāvāt. And now we have like 280 students, including this 75 adults and 46 teachers, school persons working in Jõgeva Gymnasium. Tātad šajā mācību gadā 280 studenti, ieskaitot pieaugušos, un 46 pedagogi. I sometimes laugh at myself because I'm like the living example of this reform, because when I started as a student, I was a member of one of these schools, and then I become a teacher from one of these schools, what was closed. Es citreiz pasmaidu pats par sevi, jo esmu šīs reformas gājis kopā ar šo reformu, jo esmu bijis gan skolēns vienā no šīm skolām, kas bija iepriekš pašvaldības, gan arī bijis skolotājs šajās skolās. And then I went to this school, which was this 1st to 9th class, belonging to local government. Jā, un tad es pārcēlos uz šo skolu, kas piederēja jau pašvaldībai līdz 9. klasei. And now I'm in Jõgeva Gymnasium. Un tagad esmu ģimnāzijā. So I felt all the emotions, fears,
all the skepticism and so on on Esmu myself. izgājis cauri visām sajūtām, bailēm, šausmām un skepticismam attiecībā uz šo reformu pats personīgi uz savas ādas. On this slide, I guess the most important thing is that we do not have a competition. We do not choose our students. On this interview, we say no maybe for five students per year. Šajā slaidā pats svarīgākais, ko es vēlos pateikt, ka principā tātad konkurences kā tādas nav. Intervijās mūs ierodās apmēram 85-90 skolēni, un jāteic, kādi 5 varbūt neiztur šīs intervijas. And a little bit our learning system, it's like 35 school weeks, and we have built it up like this, that there is like 3 trimesters. One trimester is 10 school weeks plus 1 week for exams. Jā, mūsu mācību sistēma ir sadalīta 35 mācību nedēļās, 3 trimestri, kā jūs redzat, 10 nedēļas plus 1 nedēļa mācību eksāmeniem. Yeah, and during this exam week, we do not have these regular lessons. Students have one exam in a day, 60 or 90 minutes, and it is like orally or writing exam. Jā, eksāmenu sesijas nedēļas laikā parasti stundas nenotiek. Ir viens eksāmens dienā, kas aizņem no 60 līdz 90 minūtēm, un attiecīgi ir vai nu mutiski vai rakstiski. We give them opportunity to practice how it is to be like in university. Cenšamies viņiem iedot šo jau treniņu iespēju, kā tas būs, kad būs jāstudē augstskolā. And if a student has learned very well during this 10 school weeks, this 1 week for her or him is like a vacation. Ja students vai skolēns, kā mēs viņu saucam, šīs 10 nedēļas ir patiesi centīgi mācījies, tad mēs uzskatām, ka tā nedēļa eksāmena viņam ir kā brīvdienu nedēļa. And same as the teachers, because if you do not have this exam on this exam week, then it's for him or her, it's a spare time. He or she can rest from this school weeks or prepare to another trimester. To pašu var attiecināt uz pedagogiem. Ja viņam šajā nedēļā, kur skolēniem ir eksāmens, neiekrīt viņa priekšmets, tad arī viņam ir šis kā brīvais laiks, kurā viņš var pēc izvēles vai nu gatavoties jau nākošajam trimestrim vai darīt pēc izvēles, ko vēlas. The meaning is that maybe we cannot raise the salaries, but we can give them spare time. Tā jēga ir tāda, ka varbūt tajā brīdī, ja nevaram piedāvāt algas pielikumu, tad varam piedāvāt pedagogam brīvo laiku. And we have run this elective courses week in the first week of June. During one school week, student only studies one course from the provided options, and it's in June because of that when it's like summer, warm, nobody wants to be in the house. Tā kā jūnijā, kad ir silts un augsts laiks, neviens nevēlas atrasties ēkās, tad jūnija pirmajā nedēļā tiek piedāvāts izvēles kurs, ko studenti var tātad no šīm izvēles piedāvājuma izvēlēties. So these are primarily practical or in the nature, like this hiking, yoga, tennis, car repair, and these useful skills in the forest and garden. They are cooperated with the vocational schools, and there are like courses like art and etc. Dažādi kursi, kā jūs redzējāt, nosaukumi ļoti internacionāli, neatkārtošos, tātad, ko skolēni kopā var izvēlēties ar mācību iestādēm, kas piedāvā profesionālo izglītību. And 1 week is for the events when we do not have regular sessions. Un tad viena nedēļa ir, kur ir dažādi pasākumi, kuru laikā nenotiek parastais stundu plāns, bet tātad jūs redzat dažādi izvēles pasākumi. And our learning system is one course is 20 lessons, and this one lesson is 75 minutes. It's also for that students can prepare how it is to be like in university, because there is like 90 minutes. Jā, lai sagatavotos atkal augstskolai jau šai pārējai, tad, kā jūs redzat, viens kurs sastāda 20 stundas, mācību stundas. Mācību stunda ir 75 minūtes. Tas ir tieši ar mērķi, lai jau sagatavotos studijām augstskolā, kur arī šī stunda ir 90 minūtes. And teachers and students can go more deep into the topic, and they can have different methods in one lesson.
Un arī mērķis šai minūšu skaitam ir, lai skolēni un skolotājs varētu dziļāk iedziļināties gan tēmā, gan arī izmantot dažādas metodes mācību stundas laikā. So yes, and these elective lessons, they are marked with round. They are like starting the day or they are like ending the day. Šīs izvēles priekšmetu stundas tās parasti ir vai nu dienas noslēgumā vai dienas sākumā. Guest lecture is marked as KL. It means that in school there is often a situation that somebody who is important or interesting wants to come, and we do not take our students away from math or chemistry. We have like this fixed time that if somebody wants to come, then we have fixed time, and whole school can come on the same time to listen to this person. Apzīmējums KL ir domāts vieslektors, tātad mums ir atvēlēts speciāls laiks, lai skolēniem nevajadzētu traucēt matemātikas vai tādas citus mācību priekšmetus. Tad noteiktā laikā vienmēr var jebkurš, kurš vēlās, atnāk paklausīties kāda ārkārtīgi interesanta vai aizraujoša vieslektora tātad stundas. And this happy hour marked as here, we say it a little bit ironic because the happy hour is for the students who haven't passed the exam or test, or they have been ill, so they have a chance only on Friday, end of the week, to do their job. Ar nelielu ironiju, kā jūs redzat, laimīgās stundas Igaunijā sauc tās stundas, kur skolēni, kuri nav kādu iemeslu dēļ nokārtojuši kādu priekšmetu vai izkrituši kādā eksāmenā, tad viņiem šai laimīgajā stundā ir iespēja iet un atkārtot un padziļināt iegūt zināšanas. And we want to be effective with teachers' time. That means that if usually 20 teachers have to talk each student, are you coming or are you not coming to this retesting, then we have this kind of system that we have one room, one teacher, and different students doing different subjects. So another 20, 30 teachers can go to home on this Friday evening. Jā, šis laiks arī laimīgajā stundā viņiem ir sadalīts, ka parasti vienā klasē ir tikai viens skolotājs, lai cienītu skolotāju laiku. Un tad jebkurš, kurš pie šī skolotāja vēlās, tātad šīs zināšanas atkārtot arī nāk pārējie skolotāji, tad šīs laimīgās stundas laikā var doties mājās, nu tad tā viņiem arī notiek. Yeah, a brief introducing of these courses. In Estonia, it's like 96 courses you have to end up. We have like this 84 and compulsory, and 12 or more are chosen by the student. Lai sekmīgi pabeigtu ģimnāziju, studentam ir jāpabeidz 96 kursi, un attiecīgi 84 mūsu skolā ir obligātie, un 12 vai vairāk var izvēlēties pats students. So when usually it's like 96, then the best result of our school is one girl who did more than 140 courses. Kāda no skolniecēm mūsu skolu pabeidz ar 140? Yes. 140 kursus. Jā. I will tell you later how it's possible. Vēlāk pastāstīšu, kā tas ir iespējams. Jā. Yeah, and we do not have study directions or modules, so every student can have his or her Jā, mums nav tādu specifisku studiju virzienu vai moduļu. Mums katrs students rada savu personīgo, personalizēto mācību plānu, pēc kā viņš mācās. And some examples of these elective courses, the most popular course over the years are ceramics and national defense. Daži piemēri no izvēles kursiem un caur gadiem populārākie tie ir keramikas un drošības, tātad aizsardzības kursi. And we are cooperating with University of Tartu because they have got equipment what we do not have. So they come with this equipment with the bus, and they do with our students the same things that they do with their students in university. Šajos praktiskajās darbnīcās mēs sadarbojamies ar Tartu universitāti, kuri tātad ierodās ar autobusu, ar savu aprīkojumu un pasniedz tieši tos pašus, tās pašas darbnīcas, tos pašus priekšmetus, ko viņi piedāvā savā universitātē.
Yeah, it's biology, chemistry, and physics, where usually this equipment is like really hard to have, and it costs more. Tātad šis aprīkojums bioloģijā, ķīmijā un fizikā ir varbūt īpašs, kas ir dārgs un ko mēs nevaram iegādāties, bet universitātei tas ir. And here is also some kind of elective Šeit jūs redzat arī pārējos izvēles kursus, dažādus. And maybe to mark something that we have this course when student goes for 20 lessons to another organization like kindergarten, or we have a nearby school for students with special education needs, so our students are there like teachers. Īpaši gribu izcelt kursus, kur mūsu skolēniem ir iespēja pavadīt 20 stundas kādā no institūcijām, kā piemēram bērnu dārzi vai skolas bērniem ar īpašām vajadzībām, tātad tur viņi gūs šo pieredzi. And we are also doing a little bit statistics about how many offered courses we have, how many opened. Tātad šeit ir statistika par to, cik no piedāvātajiem kursiem mēs esam arī atvēruši. Of course, the 2022 was practically ideal, but another years not so well. 22. gadā bija tuvu ideālajām, bet citos gados nebija tik labi. Yes, and we opened the course when there is like 8 or 10 students wanting it. Jā, un šo mācību kursu mēs uzsākam tikai tad, ja ir kā minimums 8 vai 10 skolēni pieteikušies uz kursu. And the answer for that, how it's possible to make 140 courses. Tagad būs atbildes to, kā tad var savākt 140 kursu apmācību. Because for us, these courses are the same like in the school. It means that when you are going like these kind of activities like choir singing, folk dancing, quiz, school theater, art club, it's for us like you have been in math. Tātad, kā var savākt šo apmeklējot kori, apmeklējot skolas deju pulciņu, skolas teātri, mākslas klubu, tātad aktivitātes šīm līdzīgās, tas tiek tieši uzskatīts tikpat līdzvērtīgi kā matemātika. And even more, if you do it outside of the school, like you go for some kind of sport trainings or art school or music school or even the driving school, then it's also learning. You can learn outside the schoolhouse also, so it's part of our curriculum also. Arī visas nodarbības, kuras jūs apmeklējat ārpus skolas, tātad, kā jūs redzējāt, sports, vai tā būtu mūzikas skola, mākslas skola, kaut vai tā būtu autovadīšanas apmācība, arī tās tiek ieskaitītas, kas ir ārpus mūsu skolas kā mācību plānā. So if you are like active outside of the school, you do not have to take our elective courses, so you can have like free morning or free afternoon. Tātad, ja jūs esat ļoti aktīvi šajos ārpus skolas dažādās aktivitātēs, jūs varat arī izmantot un neapmeklēt mūsu rīta nodarbības, vai tātad arī tas tiek ieskaitīts? And we are like in really small town. That means that you do not have like a person who can give like some kind of, for example, finance or how to invest course. Then we use these electronical courses offered by universities. Tā kā esam salīdzinoši neliela pilsēta, mums varbūt nav savu speciālistu, kas varētu pasniegt kādas investīciju veidošanas kursus, tad mēs piesaistām internetā attālināti kursus, kurus piedāvā augstskolas. Or sometimes we have like few students who want to learn like Korean language. Then, of course, we cannot afford them, but they can have it from there. Kā piemēru var minēt, ja ir tikai daži skolēni, kas ir izteikuši vēlmi mācīties korejiešu valodu, mēs, protams, nevaram atļauties algot korejiešu valodas skolotāju, tad mēs piedāvājam šādus e-kursus. And this lecture on Wednesday around this 3 o'clock, it's like this, that you do not sit there and listen only. Our students have to write, analyze after that. Kas attiecās uz to, ko jūs redzējāt, tā vieslektora apmeklējuma piekdienās, kas tiek piedāvāts vienā laikā, tad tas nav vienkārši tā aiziet un pasēdēt. Ir jāraksta arī analīze un jāraksta atskaite par šo lekciju. From here, I want to point out that the students' support for this
newcomers, 10th grade students. For them, it's a course called Introduction to Learning, where we introduce our school system, principles, teach study skills, and so on. Tātad atbalsts skolēniem izpaužās tā, ka tiem, kas ir uzsākuši mācības 10. klasē, ir kurs, kas saucās tātad, kā jūs redzat, ievads mācībās vai mācīšanās veidā, kura laikā mēs iepazīstinām gan ar skolas sistēmu, gan ar principiem, gan arī kā apgūt mācību prasmes. Jā. We start with this one because everybody has got telephones, apps, and they can measure their sleeping time, movement. They can measure how long they are facing the screens. Jā, īpaši gribu uzsvērt arī programmas, kas reģistrē gan miega režīmu skolēna, gan kustību režīmu, gan arī cik daudz laika jūs pavadat savās viedierīcēs. They mark it down and then they set a goal. They want to decrease something or increase something. Šajās aplikācijās arī droši vien mēs tādas esam lietojuši pieaugušie. Šajās aplikācijās viņi uzstāda mērķi, kādu vēlās sasniegt, vai nu palielināt aktivitātes, vai varbūt samazināt laiku viedierīcēs, un tad cenšas to sasniegt. And these three things are very important for us because we see that if you do not do right at the beginning of the school year, then it goes and soon it will be difficult. Mēs to uzskatām par ārkārtīgi svarīgu priekšnoteikumu uzsākt ar šiem noteikumiem, jo ja netiks skolēni, teiksim tā, pareizi ievadīti šajā procesā, tas pēc tam var radīt problēmas. And there are some additionally helping courses in English and mathematics. Vēl tiek piedāvāti arī atbalsta kursi angļu valodā, matemātikā no 10. līdz 12. klasē tiem, kam nepieciešams atbalsts. And for 12th grade students, preparatory courses for exams. Un 12. klasē tur jau tad ir atbalsta kursi sagatavoties eksāmeniem. Maybe from here I want to point out that our teachers do consultations with video calls in the evening because when student is going home, eating, going practice or art school or music school, then after this he's ready or she is ready to learn. Mūsu skolotāji piedāvā un praktizē arī tādu iespēju kā vakara video zvani, jo tad, kad skolēni ir pabeiguši pēc stundām, teiksim, aktivitātes mākslas skolās, muzikas skolās, paēduši vakariņas, tikai tad viņi ir gatavi pieķerties mācību procesam. But it's only, of course, when a teacher is okay with that. Bet tas, protams, ir ar nosacījumu, ka pats pedagogs, skolotājs tam piekrīt. We have free school lunch and transportation, and maybe to point out this 70 euros per month, it is for renting an apartment because when you are coming far and you stay in Jõgeva and you want to go after school like these trainings or music art school and you do not have transportation back home, then you can rent apartment and we can compensate it 70 euros per month. Jā, mums bez maksas tātad ir skolas pusdienas un transports un tiek nodrošināta arī kompensācija skolēniem tātad 70 eiro mēnesī tiem, kas nevar atgriezties vakarā mājās savās. So how do we measure how we are doing? The first thing is this National Student Satisfaction Survey. It is every year. Kā tad mēs mēram savus sasniegumus? Tātad pirmais ir Nacionālais skolēnu apmierinātības aptauja, un tā tiek veikta katru gadu. And there are like these three indicators which we are good in every year. It's like learning environment and organization of education, learning discipline and school reputation. Ir 3 rādītāji šajās aptaujās. Mūsu skolai pagaidām ir labi veicies šajās aptaujās, tātad, un tie ir mācību vide un mācību organizācija, mācību disciplīna un skolas reputācija. In the remaining indicators, our performance varies from year to year, either matching this Estonian average or exceeding Jā, them. pārējos rādītājos mūsu sniegums no gada uz gadu ir bijis mainīgs attiecībā pret Igaunijas vidējo.
And this is the look that we get every year. Šādu mēs katru gadu saņemam, tātad izvērtējumu pēc šīs anketas apkopojuma. We are this green one, and Estonian average is this purple one. Jā, tātad mūsu Jogevas ģimnāzija ir tas zaļais, un Igaunijas vidējais ir tas zilais. Tad ir redzams, kuros rādītājos mēs atšķiramies nedaudz. And here is like different things that feedback to students, how they recovery, how they like food, or how reasonable is learning. And tur ir dažādi šie rādītāji, kā piemēram, cik apmierināta ir ēdiena kvalitāte, kāda ir atgriezeniskā saite no pedagogiem un tā tālāk un tā joprojām. Even is a school library okay, or how clean are toilets? Ir arī jautājumi par to, vai jūs apmierina skolas biblioteka un cik tīras ir toaletes. And this is this national one. It's like compulsory for every Estonian school, but also we cooperate with universities who are doing these kind of surveys also. Šī ir tātad obligāta, kuru katru gadu ir jāizpilda atbilstoši norādījumiem no valsts, bet mēs arī kooperējamies ar Igaunijas augstskolām, arī veicot citas aptaujas. And how do we support teachers? We have this two-day team training sessions each year during the school breaks in October, February and June. Tagad nedaudz par skolotāju atbalstu. Tātad katru gadu, kā jūs redzat, ir 3 dienu apmācību sesijas, kas tiek organizētas skolēnu brīvdienās oktobrī, februārī un jūnijā. It's like this team building things. Professional skills, and years it has been like this psychological also because of this COVID pandemic and war and economic crisis. So everything, these kind of things affects teachers and students. So. Jā, ir bijušas dažādas apmācības, gan komandu veidošanas, gan praktiskās prasmes, gan arī Covid ietekmē neapšaubām psiholoģiskā atbalsta mācības, kas ir bijušas nepieciešamas pedagogiem. And maybe one thing to point out, we have got this flexible working hours. It means that for us, important is the result, not where are you working or when are you working. Šajā arī vēl gribu pieminēt elastīgas darba stundas un uzsvērt, ka mums ir ļoti svarīgs rezultāts, nevis kur tieši un kā tiek šis darba process veikts. So some breaks are free from work like Christmas and spring, especially also, like I said, to give more spare time when we cannot have higher salaries. Kā jau minēju, ja nevaram nodrošināt lielākas algas, tad vismaz Ziemassvētku un pavasara brīvdienas ir brīvas no darba. And the school provided laptop allows work from the location of your choice. Jā, skola nodrošina arī tātad elektroniskās iekārtas, lai jūs varētu strādāt arī pēc jūsu izvēles no vietas, kur vēlaties. And our salary system is that teachers can get the salary, plus they can get this performance bonus, and this performance bonus include the student development, school development, self-improvement, and contribution to the community and society. Mēģināšu pārtulkot performance bonus. Tad kā varētu skaisti pārtulkot izpildes prēmija. Ja? Tātad pamata algai papildus nāk šī snieguma rādītāja piemaksa. Un tā ir atkarīga, kā jūs redzat, ietver sevi gan tātad rādītājus no skolēnu attīstības, skolas attīstības, pašu uzlabošanās un arī no devuma vai snieguma komunai, kopienai un sabiedrībai. Šeit ir daudz dažādi labumi, kolēģi. Pat bail tulkot. I said that I'm afraid to translate all these support. No. It's coming from the state, but every school in Estonia can do that way. It doesn't depend, are you a state gymnasium or you local government. Skolotāju atbalsta pasākumi, ko jūs šeit redzat šobrīd uz slaida, tātad ir ne tikai valsts ģimnāzijās, bet arī citās Igaunijas skolās tiek nodrošināti. Tur varat izlasīt, tātad skola dāvana dzimšanas dienās, Ziemassvētkos, bezmaksas kafija, tēja skolotāju istabā un vēl daudz citu, acīm redzot, jā.
Already. Would you like to specialize on some? Maybe point out this contact lenses support health Jā, tātad atbalsts brillēm, jā, tātad redzes līdzekļiem 100 eiro gadā, līdz 100 eiro. Yes, and we have this development program facilitated through the web platform StepLab. It means that where teachers are learning partners to each other and they are helping each other make progress and providing feedback on each other's development by visiting each other's lessons. Mums ir izveidota internetu platforma ar nosaukumu StepLab, kur skolotāji viens otram ir kā mācīšanās partneri. Un attiecīgi tātad viņi var palīdzēt viens otram sniegt progresa atbalstu, tāpat arī nodrošināt atgriezenisko saiti, apmeklējot viens otra mācību stundas. And our students give feedback after every course to every teacher, because when you do not get feedback, then how do you know how good you are? Jā, un arī skolēns pēc katra mācību kursa sniedz atgriezenisko saiti pedagogam par to, kas viņam ir paticis šajā tātad, mācību kursā, jo kā savādāk tad ir iespējams noskaidrot, cik labi vai kvalitatīvi izdevies šis mācību kurs. And when I said that there were this satisfaction surveys, then the equal for it is like these academic results, because for us it's if you are like really smart, but you are unhappy, it's not good. And opposite way also, if you're not smart but always happy, then it's not good also. Papildus, jā, kā mēs teicām, jau apmierinātības aptaujai, protams, tiek veikta arī akadēmisko sasniegumu mērījumi. Tātad, jo mēs sakam, ka ja tu esi gudrs, bet neesi laimīgs, tas nav labi, bet nav arī labi, ja tu esi tikai laimīgs un neesi īpaši gudrs. Tāpēc ir arī nacionālo eksāmenu rezultātu tabula šeit. Yeah, so we take both seriously this survey satisfaction and this national exam. Abus šos rādījumus vai mērījumus mēs uztveram vienlīdz nopietni. And here we can see that we are this little bit orange one, and Estonian average is the yellow one. So how these results have been in Zeltenais ir tātad Igaunijas vidējais rādītājs, ko jūs redzat, un oranžais ir viņu ģimnāzijas tātad sniegums pa gadiem. And this graphic is about English exam results. Te par angļu valodas sasniegumu līmeni, kas ir pa gadiem bijis. For us, very important are these colors, because these are students who do a lot of more than this curriculum needs. Mums tātad šeit kreisajā pusē šīs zilās krāsas ir īpaši svarīgas, jo tur tātad tiek ieguldīts daudz vairāk darba nekā prasa tieši mācību plāns. They get this C level, which they get by this international exam, Cambridge Advanced exam. Kā jūs zināt, C2 līmenis, tas jau tāds nopietnas, kas ir nepieciešams, lai iestātos, piemēram, Kembridžā. And by year, jūs redzat pa gadiem, kā šis tātad augstākais līmenis ir, jā. But there is like one problem for us, because here are the students who do not get even that kind of level what curriculum needs. Jā, mums ir problēmas, protams, labās puses rādītāji, jo tur ir tātad tie skolēni, kuri nav sasnieguši pat to nepieciešamo minimumu, kuru varbūt būtu jāsasniedz. In Estonia we have two mathematics. One is narrow mathematics. It's for the students who do not like mathematics. Mums ir divu veidu matemātikas Igaunijā. Viena ir šaurā, ja varētu tieši tulkot šobrīd. Tas ir skolēniem, kas nemīl matemātiku. And here is also this results. Te ir tātad ģimnāzijas rādītāji un apakšā ir valsts vidējie. Un šī ir tie padziļinātie, tiem, kas mīl matemātiku. Those who love mathematics, This is for those who love mathematics and who want to go to university. Tas ir tiem, kas mīl un kas vēlās studēt tālāk matemātiku. Why I am showing this chart is it gives a look how important is teacher. Kāpēc es jums rādu tieši šo grafiku? Ar šo es gribu parādīt, cik ļoti svarīgs ir skolotājs.
In this COVID period, these results went up. Covid pandēmijas laikā jūs redzat, ka rezultāti paaugstinājās. Because this teacher did a really good job on web. She is over 60 and she performed very well. Skolotāji virs 60 gadiem veica vienkārši izcilu darbu, attālināti internetā un lūk arī rezultāti. And here we can see what can happen because these students, they had 3 years with us and they had 4 different mathematics teachers. Un te mēs redzam rezultātu tam, ka skolēniem, kas pie mums mācās 3 gadus, un viņiem tajā laikā bija 4 dažādi skolotāji. Lūk, rezultāts. Yeah, so teacher is very important. So, skolotājs ir ārkārtīgi svarīgs. And this is one measurable thing also what our ministry measures. It's this contribution to students' progress. Vēl viens ļoti būtisks rādītājs, ko mēra mūsu ministrija, tas ir ieguldījums skolēnu attīstībā. Since 2016, the list school performance indicators includes the upper secondary schools' contribution to students' progress. Tātad jau no 2016. gada šīs skolas snieguma rādītājos ir iekļauts arī šis, kā skola ieguldās skolēnu attīstībā. This indicator characterizes the effectiveness of the educational process and is assessed in mathematics, wide math and narrow, and in Estonian language. Tātad šo rādītāju, kuru viņi vērtē kā izglītības procesa efektivitātes mērījumu, novērtē matemātikā, gan padziļinātajā, gan šaurajā sniegumā, gan igauņu valodas. And how it's made, the scientists take student by student. They expected 12th grade exam results based on the 9th grade exam results. Tātad zinātnieki mēra šo sagaidāmo 12. klases eksāmenu rezultātu, balstoties uz 9. klases sniegumu, 9. klases eksāmenu. So schools' contribution can be very high, expected, what is very normal, that this is expected, or low or very low. Tātad dalījums var būt sekojošs, kāds var būt skolas ieguldījums, tātad attīstībā tas var būt ļoti augsts, sagaidāmais, vai arī zems un ļoti zems. That is very important because in the big cities where you can choose your students, they are great already. These kind of measurable things, these kind of things can measure the schools who are like us, who are taking everybody and want to rise them up. Mums šis ir ārkārtīgi svarīgi tāpēc, ka lielajās pilsētās, kur ir konkurence, kur var izvēlēties skolēnus, šis sniegums varbūt ir sagaidām vienmēr ļoti augsts. Savukārt mūsu mazajā pilsētā, kur mēs nevaram šos savus skolēnus izvēlēties, mums šis viņu attīstības rādītājs ir ārkārtīgi svarīgs. And these are the charts. This line, this is this expected one. Tā, jā, līnija, ko es rādu, tā ir tā sagaidāmā, kas tiek izmērīta kā sagaidāmie rezultāti. When you are between of this, then it's like expected. It's wide mathematics. Tātad padziļinātajā matemātikā we are here. Mēs esam šeit. This is this unhappy 2022. Tātad tas ir tas nelaimīgais 2022. gads, kur mēs esam tādā sagaidāmajā līmenī. When the schools, every point here is one school. When your school is here, then it's low. Jā, katrai skolai ir šis te viens rādītājs, un ja jūs atrodaties tur, tad jums ir zems sniegums. Or very low. Vai pat ļoti zems. But when you are like here, it's like high, or like here, it's like very high. Un atrašanos šajos segmentos liecina, ka jūsu ieguldījums ir augsts vai ļoti augsts. So we had a year where only 2 or 3 schools were better than us. Ir bijis gads, kur tikai dažas skolas ir bijušas labākas par mums. And we have this kind of table also year by year to see how our contribution has been. Jā, šeit jūs varat tabulā redzēt, kā mūsu sniegums tātad, jā, ir pa gadiem no 16. līdz 22. bijis. And
Nu, tagad ir dažas bildes, kā jūs redzat arī prezentācijā. No? Because usually why the local government is agreed with this state gymnasium project, it is that for local government education is a really expensive thing to do. Jāteic, kāpēc vietējās pašvaldības tā diezgan labprātīgi sāka piekrist šim valsts piedāvājumam veidot valsts ģimnāzijas, jo pašvaldībai šī ieguldījuma izglītībā vienmēr ļoti dārgi maksā. And when you can give this expensive thing away, then you are Kad jūs šo dārgo izdevumu pozīciju varat atdot kādam, tas ir ārkārtīgi patīkami. And another thing is that in every community there are like some kind of schoolhouses which are not looking well like we were before. Nu, gan arī katrā kopienā, katrā pašvaldībā var atrast izglītības iestāžu ēkas, kuras varbūt nav pietiekami labi uzturētas, vairs neizskatās tik labi. Yeah, and the state comes and rebuilds Tad atnāk valsts un sakārto. This is the Šeit jūs varat redzēt, tātad kreisajā pusē pirms, it's before and after, un tātad pēc renovācijas. entering hall, the hall. We are having this table tennis here because we do not have much room, and this hall usually we use it only like in 1st September, Christmas and so on, but we want to put more live into it. Tā kā šo zāli viņi lieto tikai tādos lielos pasākumos, tad citā laikā viņi izmanto lietderīgi sporta aktivitātēm. The gym, now it's auditorium. Jā, sporta zāli viņi pārvērtuši par auditoriju, kā jūs redzat. And we do not have a gym, we do not have canteen. We are renting stadium, gym, tennis courts from local government. Mums nav sporta zāles, mums nav ēdnīcas, un šīs iespējas mēs īrējam no pašvaldības. It's much cheaper to rent to build it Ir daudz vienkāršāk un lētāk to noīrēt nekā būvēt pašiem. And we do not have canteen, so we go the school next to us, which is owned by local government. And Jā, un skolas pusdienas ejam uz blakus skolu, kas ir pašvaldības, tātad īpašumā. Paldies. Jā, paldies. Noteikti varbūt kādi jautājumi. The question is whether the ministry surveys and the indicators, whether they see each one student when they measure. You mean this progress? This contribution. Progress. This contribution they see. Yeah. And the exam results also. Jā, arī eksāmena rezultāts katram vienam. Jā, yes. Katram studentam redz. Jā. Jā, kundze bija. Jā, lūdzu. How is your success? Jūs satraucāt jau tagad direktoru, jau latviski uzdodot. I said that you are so already so worried. Yep. How is your success with ministers of education in Estonia? Are you satisfied? Yes. because Politically correct. For state gymnasiums, ministry is far away. Attiecībā uz valsts ģimnāzijām viņš saka, viņam viss patīk, jo valsts ministrija ir tik tālu no mums. Viņam viss patīk. They trust us and they have competency, so we can call them if we got any problem. Mēs varam viņiem zvanīt, jebkuru problēmu jautājumos. Viņi uzticās mums un viņi ir pilnvarojuši mums risināt problēmas. Tā kā jā, mums viss kārtībā. Lūdzu, kungi, jums bija jautājumi, bet jūs varat angliski paši. Es domāju, ka jūs kā direktoram pašam varētu būt uzdot jautājumu. Okay, just for example, for math, it's like 15 courses. 15, yes. For English, it is by curriculum, it's 5, but we give them 9.
Okay, I will say. Tātad jautājums bija par to, cik tad kursi varētu būt, ja pieņemam, ka ir matemātika un citi priekšmeti tomēr vairāk nekā, kas tad ir tajos 84. Un tad skaidrojums bija, ka matemātikas ir 15 kursi, svešvalodas kā angļu valoda no 5 līdz 9. Tātad tas arī ir tas stundu skaits, tur automātiski tad arī radīsies, jā, nepieciešamais. Jā? Thank you so much. Well. Okay, the question is about the work agreement with directors. Is it terminate or you have no terms? Now we have non-terminate, but we are going this way that we will have terminate. It's going to be like 5 years or 7 years, but I'm really agreed with it. Plānojās, ka varētu būt 5 vai 7 gadu terminētie līgumi. Pašlaik vēl šobrīd viņam nav šāds, bet ir tātad sagaidāms, ka varētu būt in future in Estonia. Ja? Tātad nākotnē Igaunijā spriež par šo. Are the teachers working in gymnasia with a magister? Yes, they have degree. To have master degree, yes. Ja viņam jābūt maģistra grādam. Uz šīs priecīgās nots, on this very happy note, say thank you so much. Yeah, paldies.